Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi, šajā vasaras svētku rītā, skaistajā vasarīgajā dienā. Vasaras svētki tie ir gara, visaptveroša, gara dzīvības svētki. Mēs, kā baznīcā kādreiz esam dzirdējuši, tiek teikts svētā gara svētki. Jā, patiesi. Dzīvība un gars mūsos ir kaut kas ārkārtīgi svēts, dots no paša radītāja. Un tā arī šajos vasaras svētkos mēs svinam kopību ar savu radītāju, kopību ar to, kas ir arī svēts, Dieva dots mūsos, citos cilvēkos, kas ir svēts un gara piepildīts šajā pasaulē. Mēs svinam šo gara, svētā gara, Dieva gara došanu. Un tas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi, ka mums ir šie svētki, ka mēs varam pieredzēt, ka mēs patiesi esam gara piepildītas būtnes šajā fiziskajā pasaulē, kuras varam atzīt gara tuvumu un gara darbību, gan sevī pašā, gan savos tuvajos cilvēkos, gan arī pasaulē ar tās realitātēm. Bet vispirms, lai savu dvēseli mazliet arī ievibrētu, ja tā varētu sacīt, mēs ieklausīsimies pavisam nedaudz šajos skanošajos kristāla traukos un to vibrācijās. Vasaras svētki mēs ļoti bieži tā īsti arī neesam atraduši atbildes, kas tad tas gars tāds ir, kas ir arī mūsu dvēsele, kas mēs paši esam. Bet mēs apzināmies to, ka viss, kas ir radīts ar kādu nodomu. Es vismaz tā ļoti ceru, ka mēs to saprotam un sajūtam un pieredzam, ka nekas šajā pasaulē un arī mēs neesam tā nejauši. Tāpēc arī gribētu iesākt šīs nelielās pārdomas ar vārdiem no 104. psalma, kas arī ir viens neliels fragmentiņš no šai vasaras svētku dienai paredzētiem tekstiem pēc pārdomām. Un tur teikts tā: tik daudz tu esi radījis, kungs. To visu tu esi radījis gudrībā. Visi raugās uz tevi, ka tu dod tiem barību īstajā laikā. Tu dod tiem, un tie tver. Tu atdari savu roku, un tie sāti laba. Tā saka šie brīnišķīgie vārdi no 104. psalma, un arī mēs esam tik daudz ko saņēmuši un saņemam šajā vasaras svētku laikā. Mēs to arī saprotam, cik daudz dāvanas mums ir dots. Bet mēs arī saprotam to, ka ar katru no mums turpinās ar vienu no jauna kāds, radīšanas process. Mēs neesam gatavi, vai ne? Šī pasaule nav gatava, tā visu laiku attīstās un patiesībā cieš tik ļoti šīs savas attīstības sāpes, traģikas, rūpes. Mēs tātad vēl ar vienu esam kādā dzimšanas procesā. Arī ar to, ka varbūt tā vai savādāk katru brīdi mirstam, pieredzam kaut ko no kādām šķiršanām, sāpēm, aiziešanām. Un arī beigās arī no šīs pasaules visi aiziesim, bet tas vēl ar vienu tikai un vienīgi būs
dzimšanas process, arī mūsu nāve. To arī Kristus tik ārkārtīgi skaisti pasaka evaņģēlijā vārdos, kas jau mūs tuvina šai vasarsvētku mistērijai, vasarsvētku noslēpumam. Kristus saka Jāņa evaņģēlijā: patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, kas ir piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas ir piedzimis no gara. Gars. Vasaras svētkos mēs arī kā kristīgā baznīca, arī mēs katrs atzīmējam šo gara došanu, gara nākšanu pār cilvēkiem, pār šo pasauli. Grieķu valodā šis vārds gars skan pneima vai pneima. Neviens, kurš nepiedzims no gara pneima, nevar ieiet Dieva valstībā. Vējš, kas ir interesanti, arī te ir atzīmēts ar vārdu pneima. Vējš un gars. Tātad dvēsma arī, kā mēs lasām citā vietā Bībelē, gars kā ugunsmēlis. Ja tā varētu teikt, kāds ir sacījis, ēteriska uguns, kā dzīvības spēks. Uguns jau nekad nav kaut kas statisks, vai ne? Ja tas būtu statisks, tad tā nebūtu uguns. Tāpēc arī gars ir dzīvības spēks. Šis jēdziens dzīvības spēks ir tik ārkārtīgi nozīmīgs daudzās un dažādās tradīcijās. Ķīniešu vai austrumu tradīcijā čī vai kī dzīvības spēks, ja? Ebreju tradīcijā roh, islama vai sūfija tradīcijā ruh. Arī pie Amerikas indiāņiem ir tāds jēdziens orenda, kas norāda uz šo pašu dzīvības spēku garu. Indijā tik ārkārtīgi arī pazīstams un līdz mums rietumu pasaulē nonāca šis zīmīgais vārds prāna, dzīvības spēks, vitālais princips, kas caurstrāvo visu realitāti, visos tās līmeņos. Visi mēs to varam pieredzēt, un visiem mums, lai kur un kādi mēs būtu, lai kas mēs būtu, lai pie kādas tradīcijas sev pieskaitītu vai nē, mēs esam daļa no šī dzīvības spēka, kas ir attīstošs, atjaunojošs, transformējošs. Un patiesībā jau arī visi šie lielie kristīgie svētki, gan Ziemassvētki, gan Lieldienas, gan arī vasaras svētki, tie nav kāds viena brīža notikums. Tie patiesībā mūs uzrunā saistībā ar mūsu apziņas attīstību, mūsu dzīves, mūsu visas esības attīstību. Tie norāda uz mūsu pašu būtības ar vienu jaunu atklāšanos. Tie rāda mums, ko nozīmē būt cilvēkam, cilvēciskam un arī reizē dievišķo būtību sevī atklājošam. Vasaras svētki, tie svin šo iekšējās dvēseles uguns liesmu mūsos. Mēs vasaras svētkos varam vēl skaidrāk iztēloties to, ja tā varētu teikt, mistisko, noslēpumaino savienošanos gan pašiem ar sevi, caur šīs dievišķās uguns liesmu, gan arī vienam ar otru, jo kristīgajā tradīcijā jau vasaras svētki tie ir arī baznīcas vai draudzes, kopības dibināšanas svētki, kur šīs gara uguns liesmas apvieno cilvēkus. Un tie saprot viens otru. Tie sāk runāt kādā, ja tā varētu teikt, universālā valodā.
Mēs varētu varbūt teikt mīlestības valodā. Iedomāsimies, ja katra diena mums būtu tādi savā ziņā vasaras svētki, kur mēs katru dienu no jauna, ne tikai no fiziskā miega, bet arī no iekšēji dvēseles miega pamostamies, kur mēs klausamies, kur mēs tiecamies saprast, kur mēs cienam viens otra patieso būtību unikalitāti, un kur mēs netiecamies viens otru padarīt tieši tādus, kādi mēs esam pēc savas sapratnes. Vasaras svētku gara uguns. Tas nav kāds viena brīža notikums. Vasaras svētki mums aicina domāt par sarunu ar sevi un ar citiem. Sarunu, kurā mēs klausamies, kurā mēs pamostamies, kurā mēs atrodam, kurā mēs degam savā dvēselē, transformējamies un tādā veidā turpinām un īstenojam to, kas ir dzīvība. Tā ir Dieva dāvana, radītāja dāvana, ar ko mums tālāk jāstrādā. Cik zīmīgi, radītājs mums visiem dod kādu dāvanu. Mēs par to varam būt pateicīgi, bet ar šīm dāvanām mums tiek dots līdz arī kāds uzdevums. Uzdevums strādāt, degt, dzīvot un mīlēt. Lai šī dzīvība caur mums izplešās un deg un dedzina un transformē gan mūsu pašus, gan šo pasauli. Mēs teiksim lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs, lai mūs svētī, pasargā un dod savu dzīvību dodošo gara tuvumu, domās, vārdos, darbos.